12. uzdevums. Sākam ar kontekstu. Okay. Use namespace project tiger for the following. Create a deployment, name deploy important with label ID very important. Okay. K create deployment namespace project tiger with label. Okay. Labels ID very important. The pod should also have this label. Okay. And 3 replicas. Okay. Replicas 3. Ja es pareizi atceros syntax. It should contain 2 containers. The first named container 1. Tā, šis ir ļoti custom. Te pavisam noteikti vajadzēs jamlu. Tā, mēģinām vai vispār labels, laikam jau šādi bija pareizi. Laikam jau šādi vispār nevar. Ok. Image is not set. Labi, uzliksim kaut kādu vienu no šiem te imageiem, jo, nu, jamlā mums būs jāuztais ļoti specifisks. Exactly one name is required. Got 0. Jo nav deployment nosaukums vispār ierakstīts, ok? Tātad šeit ierakstam deployment nosaukumu. Ok. Nu, tas ir labākais, ko mēs šajā fāzē varējām dabūt. Vispār tiem labeliem kaut kas, tas ir jocīgi. Help. Paskatāmies, kas ar tiem labeliem notiek. Command args options. Ok. Labi, tā arī ir jābūt. Ok. Taisam jamlu 12 jaml. V12 jaml. Ok. Ko mēs šeit redzam? Tiksim vaļā no dažām liekajām lietām, piemēram, statusa, resursiem. Te mums ir konteineri, lūk ir labeli. Up, deploy important. Sāksim ar, lūk, mums ir up, deploy important. Šeit liekam labelu. To up. Labāk atstāsim. Name ir deploy important, tas viss ir pareizi. Replikas bija teikts, ka vajag 3, selector, match labels. Pēc tā labela nav nekas jāmečo. Strategy, laikam jau nevajag. Un tad mums ir labels, app deploy, important. Nu, te katram gadījumam ieliksim arī šo labelu. Tā, bet tad mums ir pod should also have this label. Un tas ir tas, ko es šeit izdarīju. Un tad mums ir 2 dažādi imagi, kas nozīmē, mums vajag dažādus konteinerus. Mums ir viens konteiners un otrs konteiners. Noriskēsim. Mums ir konteiners tā un šitā. Paste. Un it should contain to first name container 1. Sākam ar to.
šo saucam par, jo tas ir tas Nginx, jā. Šo saucam par container1, un otrs image ir mums savādāks, saucas Google Pause Paste ar nosaukumu container2. Kārtībā. Tas viss ir. Bet there should be only ever one part of that deployment running on one worker node. We have two worker nodes, node 1 and node 2. Because the deployment has 3 replicas, the result should be that on both nodes one part is running, tātad kur paliek trešā. The third part won't be scheduled unless a new worker node will be added. Tātad trešā ir jāpaliek, pending. In a way, we kind of simulate the behavior of daemon set here. Jā, jo uz katras nodas jābūt vienam un ne vairāk podam, tā kā daemon setos. Šeit ir jālieto, ja nemaldos, saucās node anti-affinity, katrā ziņā anti-affinity, ar ko var pateikt, cik tālu podi viens no otra, cik tālu vai cik tuvu. Tā, is there a possibility to configure node anti-pod status, assigning pods? Ja jau saka, ka te kaut kas tāds ir, tad atvērsim. Protams, uzreiz meklēju konkrētus piemērus. Tā, kur ir node affinity. Es ticu, ka man vajag anti-affinity. Un affinity, node affinity. Vispār jau droši vien, ka abi sauc affinity, bet pod affinity example. Rekur. Tātad mums ir spec affinity un mums ir pod anti-affinity. Droši vien, ka šo mums arī vajag. Tātad zem spec rakstam affinity un pēc tam pod anti-affinity. Tā, tas pie konteineriem vai pod, tas ir zem poda. Ok. Podu specs vajadzētu būt drīzāk šeit. Mums ir affinity un pēc tam anti-affinity ar šīm te visām fiškām. Label selector, match expressions. Mums vajadzētu tādu, kas pēc labela pasaka, ka ja tur tāds labels jau ir, tad tur šo te nedeployot. Pameklējam, varbūt ir kāds labāks piemērs. Mismatch label keys, label selector, key, tenant, operator, match. Šis te varētu derēt.
Pameklējam vēl kādu. Values, store, key, operator in. Required during scheduling, ignored during execution. Jā, ņemam šo te un uzliksim tur to vienu labelu. Ar to vajadzētu būt pietiekoši. Un mums ir nevis key app, mums ir labeli, kas saucas ID. ID, very important. Copy, paste. Un. Tā, kāpēc, lai tas strādātu? Cluster node 1, cluster node 2. Paskatāmies. Get nodes wide. Ko mēs šeit redzam? Mums ir 3 nodes. Vai mēs varam show labels vai kaut kas tāds, kāda bija tā komanda? Containerd, beta, Kubernetes, nekādu tādu noderīgu te nav, bet, no tā labela varētu būt pietiekoši, ok. Tā, create F 12. Kaut kas nav labi. Pod anti-affinity required during scheduling, ignored during execution. Match expressions. ID viņam nepatika. Ejam atpakaļ uz. Jā, tas tā nav jādara. Skatāmies vēlreiz. Key app, operator un value. Pameklējam vēl kādu piemēru. Key app, operator. Tātad key nosaukums, operators, ka ir iekšā, un vērtība. Vai ir vēl kādu piemēru? Visur ir identiski. Jā. Te vienkārši, ka exists. Daram šādi. Tātad. Varbūt labāk pat nokopēt. Tas mums ir zem label selectors, zem match expressions. Copy. Un šādi. Match expressions šādi. Key mums būs šis te ID. Operator exists. Varbūt pat ar to varētu būt pietiekoši. Pamēģinam. Is invalid. Pod affinity required key value cannot be empty. Aha. Tomēr value mums vajadzēs. Interesanti. Citu value te nav. Ok. Tas pameklējam vēl kādu values. Operators in. Nu labi. Operator in
un paste values, key operator values, un value mums ir very important. Varbūt šādi. Nekā. There's invalid value in, not a valid selector operator. Labels are required the affinity pond. Label selector match expressions operator topology key nav īsti svarīgs. Te tas pats. Mismatch label keys. Vai tik es neesmu kaut ko pazaudējis. Mismatch label keys. Spec deploymentam. To man arī vajag. Match selector, match labels, app store. Select match labels, app deployment. Kā es to palaidu garām? Okay, copy, paste, ID, App Store. Nu, tas pats, replikas, template, labels, metadata labels, template, metadata, creation timestamp nav svarīgi, labels mums divi ir, ID, tālāk mums aiziet spec, affinity, pod, anti-affinity, required during scheduling, ignored during execution. Šis te topology key mums nav vajadzīgs. Required match label selector, match expressions. Tālāk aiziet key, operators, values. Key, operators, kāpēc ar mazo i? Values. Value is very important. Nu tā. Vienalga nekā. Invalid value tukšums. Topology key ir obligāts. Nu, vot tā. Ok. Un tam ir jāatrodas. Kubernetes hostname. Nu, jā. Lai pēc hostname saprot atšķirības. Nu, tad vēlreiz. Kārtībā. Un beidzot skatāmies, kas tad notiek. Tad key, get, deployment apps, laikam tur bija namespace, project tiger. Skatāmies. Deploy important 2.3 up to date. Available 2. Nu, sorry, ka šis aizņēma tik ilgi, bet vēlreiz es negribu to darīt. Jo kāpēc?
paskatāmies, vienkārši paskatāmies nodas selektori. Get deployment apps, Project Tiger, describe, pamēģinam. Jā, protams. Un te mums būtu jāredz nodes, templates ir, new replikas. Jā, tas ir pareizi. Konteineri, image, viens konteineris. Project Tiger, describe, deployment apps. Varbūt, ka vajag skatīties precīzāk uz deploy important. Tas daudz ko izskaidro. Tālāk, kur ir labeli, selector, replikas. Divas, viena nav pieejama, tas pareizi. Labeli ir, engines Google ir, nosaukuma konteineriem ir. Minimum replikas unavailable. Viss kārtībā.